Sākumā man ir jāpastāsta tas, ka mediju-pratība Latvijas informatīvajā telpā ir salīdzinoši jauns jēdziens. Vismaz biblioteku kontekstā Latvijā par to runājam kopš 2015. gada beigām. Un gan pasaulē, gan Eiropā mediju-pratības jēdziens un arī tā saistība ar bibliotekām ir pazīstams un saprotams daudz ilgākus gadus. Un mums, kā Latvijas Nacionālajai bibliotekai un Biblioteka attīstības centram, savulaik, tātad šajā 2015. gadā, bija iespēja iesaistīties tādu dokumentu kā Latvijas mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna izstrādē, kas paredzēja darbības no 2016. līdz 2020. gadam. Tieši paredzot, ka, un šis ir pirmais dokuments, kur parādās tas, ka biblioteku darbinieki un bibliotekāri ir mediju-pratības mentori, moderatori, mediātori. Un mēs iesaistījāmies ar lielu entuziasmu, jo sapratām, ka šī ir iespēja plašas sabiedrības apziņā nostiprināt pārliecību, ka bibliotekas ir pilntiesīgi mediju-pratības spēlētāji. Un kopš 2017. gada esam ar mediju-pratības semināriem, paldies Kultūras ministrijai par finansējumu, viesojušies bibliotekās, lai stāstītu par bibliotekāra kā mediju-pratības mentoru lomu un arī iepazīstinātu gan ar mediju-pratības definīcijām, gan izpratnes nozīmību, jo mūsuprāt mediju-pratība ir viena no mūsu laika cilvēka kvalitatīvas dzīves pamatkompetencēm. Mēs esam centušies aptvert pēc iespējas plašāku teritoriju, un tas mums 4 gadu laikā ir izdevies, un gaidam nākamo plānošanas dokumentu un ceram, ka nezudīs iespēja finansiāli saņemt atbalstu mācībām kvalitatīvu augstas klases lektoru vadībā. Te mēs tālāk skatāmies. Jā, šeit man ir slaids, kā parasti mēs runājam par mediju-pratību ar cilvēkiem, kad mēs sākam par to runāt. Tātad mediju-pratība ir mūsu kompetenču kopums, kas raksturo attiecības ar informācijas pasauli, kā mēs izvēlamies informāciju, kā mēs to izvērtējam, kā mēs to lietojam. Un mediju-pratībā, protams, koncentrējas dažādu nozaru zināšanas, prasmes un kompetences, un ir dažādi vecumi, dažādi akcenti dažādās vecuma grupās. Un jebkurā gadījumā mēs dzīvojam pasaulē, kur mēs visi saprotam, ka mediju-pratība ir 21. gadsimta nepieciešamība jebkuras paaudzes individam. Un vairāk vai mazāk mēs arvien biežāk runājam par to, ka mediju-pratības kompetence ir veids un rīks, kādā mēs palīdzam jaunai paaudzei būt derīgiem darbspējas vecumā. Un īpaši šobrīd, kad mēs daudz runājam par mediju-pratību, arī veselību-pratības kontekstā, mēs runājam par to, ka mediju-pratība ir arī pašaizsardzības ierocis. Un tā ir kompetence izprast mēdīju un tā skaitā internetu un citu informācijas avotu vidi. Tā ir kritiskā domāšana, kritiskās izvērtēšanas spēja. Tā ir spēja mēdījus lietot attīstībai un demokrātijas un tolerances un kompetences vairošanai.
Un tā ir arī spēja skaidri noteikt tās informācijas vajadzības, kas ir nepieciešams individam, un saprast, kur informācija ir meklējama, kā tā ir izmantojama, kā organizējama un izmantojama arī satura radīšanā, ne tikai izmantošanā. Mediju pratības aspekti, par ko mēs runājam, mācībās, kurās es minēju, tātad tā ir gan kritiskā domāšana, gan spēja atšķirt apmaksātu saturu un saprast, kā ar jums manipulē informāciju, par kuru kāds maksā. Tā ir arī digitālā pratība, informācija, komunikācija, tehnoloģija pārvaldīšana, spēja izgūt informāciju, izpratni par drošību digitālajā laikmetā un par privātumu, par pilsoniskumu un nepakļaušanās propagandai un tendenciozai informācijai un ētiskums informācijas lietošanā. Es pastāstīšu vēl mazliet par mūsu šīm mediju politikas īstenošanas plānā aktivitātēm un bibliotekāru mācībām. Tātad, kā jau es minēju, kopš 2017. gada Nacionālās bibliotekas biblioteka attīstības centrs organizē mediju pratības mācības par jēdziena pamatjautājumiem, definīcijām un pamataspektiem un aktualitāti Latvijas informatīvajā jomā. Un mediju pratības ievada pamatkursa auditorija pārsvarā ir publisko biblioteku bibliotekāri, lai arī mēs esam vienmēr uzsvēruši, ka mēs gaidām arī skolu biblioteku pārstāvjus. Un tas ir loģiski šīs auditorijas izvēle, jo tieši publisko biblioteku bibliotekāri pirmie saskaras ar sabiedrības locekļu šaubām, aizspriedumiem, stereotipiem un dažādām reakcijām. Un kursa ietvaros mēs skaidrojam dažādu pratību definīcijas un ar tām saistīto izpratni par individu saistību par informāciju, kuru viņš lieto. Un kopš 2017. gada kurs ir attīstījies un mainījies, jo, kā rakstīts arī manā kopsavilkumā, mainoties informācijas tāpai, attiecīgi ir jāmainās informācijai par to, kā to prasmīgi lietot. Un pandēmijas laikā kursa pasniedzēju pievērš uzmanību arī uz sabiedrībā valdošiem mītiem un stereotipiem par Covid-19. Un mēs esam mēģinājuši katru gadu pielāgot šo mācību programmu esošajai situācijai un esošajām aktualitātēm. Mēs runājam šī gada mācību programmu veidoja 3 bloki. Viens tāds pamatbloks bija Latvijas Universitātes profesors Baibas Holmas priekšlasījums par mediju pratības definīcijām un dažādu pratību definīcijām. Un otrs bloks ir Tamperes Universitātes lektoras un pētnieces Gunas Spuravas, agrāk arī Latvijas Universitātes pasniedzējas, padziļināts ieskats
mediju pratības pamatos, kurā mēs runājam par izpratni par mediju pratību, mediju pratības aktualitāti. Mēs ļoti daudz pievēršam uzmanību tam, kāda ir tradicionālo un digitālo mediju darbības biznesa pamatprincipi. Mēs runājam par mediju vidi Latvijā. Atšķirībā no daudzām citām valstīm, mūsuprāt, ir ļoti būtiski saprast, kā strādā mediju bizness un kādas ir kādi ir tie biznesa pamatprincipi un peļņas iespējas sabiedrībā, kādā esam mēs, runājot par to, ka mēs esam divu valodu sabiedrība, kurā ir jāmācās saprast un uztvert tā drošā informācija, bet tajā pašā laikā mediji, kas darbojas kā privātie mediji, viņu nozīme, viņu biznesa pamatprincips tomēr ir pelnīt. Un savukārt lietotājiem, kas ir arī bibliotekas klients, bibliotekas lietotājs, ir ļoti svarīgi spēt saprast veidus, kādā ar viņu var mēģināt manipulēt un kādā veidā viņam var pēdiņās pārdot informāciju. Mēs daudz runājam, pasniedzējs Spuravas lekcijās ietver arī tādus aspektus kā mediju lietojums un mediju pratība kā dzīves meistarības un dzīves kvalitātes noteikums. Kā jau es minēju, mediju satura un reklāmu kritiskā analīze, kā atrast slēpto reklāmu, kā pazīt, kā neuzķerties. Un profesori runā arī par realitātes konstruēšanas tradicionālo un digitālo mediju saturā un reklāmā un nepieciešamību kritiski analizēt mediju saturu un reklāmas. Mēs runājam par mediju pratību, sociālo mediju un dažādu digitālo platformu lietojumā, un kā arī par sociālo platformu Facebook, Instagram, YouTube, Google, Netflix biznesa modeļiem, lai pārliecinātu un iemācītu klausītājiem to, ka platformas, kuras mēs ikdienā lietojam, lielākoties vienmēr tie ir biznesa modeļi. Tas nav jauki lieliski pavadāma laika, izklaides produkti, kas ir radīti tam, lai mēs ar to no tā gūtu prieku, bet pārsvarā tomēr tas ir bizness, kas no mums vēlas arī saņemt kaut kādu atdevi tam biznesam, kaut ko mums pārdot. Kā vienā no pirmajām konferencēm, kas notika Latvijā veltītas mediju pratībai, ārzemju eksperts teica tā, ka ja tu lieto bezmaksas produktu, tas nozīmē, ka produkts esi tu pats. Un tas ir, ko mēs mēģinam stāstīt, rādot dažādus piemērus arī no izdzīves. Un mēs runājam arī par datiem, par personas datiem, par privātumu un to digitālajā vidē un par sociālo mediju lietojumu. Un mēs runājam par galvenajiem riskiem,
kā tos apzināties un kā tos iespējams novērst, un kā jūs to varat izstāstīt saviem bibliotekas lietotājiem. Mēs runājam arī par jaunajiem satura radītājiem. Dzīvojam laikā, kad katrs var būt rakstnieks, fotogrāfs un žurnālists. Mēs runājam par influenceriem, youtuberiem, blogeriem un viņu ietekmi uz auditoriju. Un īpaši uzsverot to ietekmi uz bērnu pusauģu un jauniešu mērķa grupām. Un trešais bloks, tad šis ir ļoti ietilpīgs otrais bloks mūsu mācībās šogad, un trešais bloks ar nosaukumu kritiskā domāšana mēdīju vidē. Mēs sadarbojamies ar lektori Gunu Spuravu, un šī bija lekcija, kas vienu reizi notika klātienē, un tieši tā klātiene bija Madonā, un tas bija mūsu pagājušais brauciens Latvijā, par ko es ļoti priecājos. Paldies gan Imeldai, gan Daigai Puķītei, gan visiem Madonas kolēģiem. Tātad, pasniedzēja Guna Spurava runā par to, kas ir kritiskās domāšanas pamatnoteikumi, kas ir argumentācija un argumentācijas kļūdas, un kā mēs tos varam vērtēt, domājot par to, kas ir kritiskā un maģiskā domāšana, kāda ir domāšanas nozīme procesā, kurā mēs pieņemam lēmumus, un kā un kāpēc ir pieaugusi kritiskās domāšanas loma mūsdienu informācijas pārbagātībā, un kā sekmēt savu un sabiedrības kritisko domāšanu strādājot bibliotekā. Es varētu varbūt, te mēs te ir neliels slaids par kritisko domāšanu. Runājot par kritisko domāšanu, mēs ļoti vispirms ir jāuzsver tas, ka tā nav kritika. Tā ir problēma risināšana, analītiskums, spēja interpretēt, izvērtēt un spriest spēja. Un te vēl viens slaids par mediju pratības aspektiem, kurus mēs cenšamies uzsvērt visās savās mācībās, arī tā skaitā arī, ja tās ir pusstundu ilga prezentācija. Un, no šīs slaidas gribu pievērst uzmanību tieši ētiskumam informācijas lietošanā. Tas manā iepriekšējā stāstījumā ir mazāk pieminēts, bet, protams, mēs par to runājam. Mēs runājam gan par autortiesībām, gan par to, kā mēs varam aicināt cilvēku, kas šodien, jebkurš no mums ir satura radītājs, īpaši lietojot sociālos tīklus, kā mēs varam vērst viņa uzmanību un veicināt to, ka viņš informāciju veido un publisko ētiski un ievērojot visas arī tiesību normas. Es atvainojos. Tā. Un tātad viss, kas mums ir, ko mēs vēršam uzmanību un ko mēs aicinam biblioteku darbiniekus izmantot savā darbā ar lasītājiem, viņu saskarsmē ar lasītājiem un ar kopienām, ka mēs aicinām viņus domāt par to, kā informācijas masīvā saskatīt būtiskāko un derīgāko, un kā ieraudzīt kļūdas, kā ieraudzīt pretrunas saturā, ko citi iespējams pieņem bez jautājumiem, un kā
skaidri un efektīvi formulēt viedokļus, problēmas un risinājumus. Un nākamais slaids, par ātri pieņemt informācijā un pierādījumos, nevis iekšējā izjūtā balstītus lēmumus. Tas ir aspekts, kas piekritīsiet šodien sabiedrībā diezgan ļoti trūkst, un kā spēt iejusties dažādās lomās, problēmu aplūkot no dažādām perspektīvām, un, ja cilvēkam ir attīstīta kritiskā domāšana, viņš, protams, spēj būt pārliecinātāks par sevi un nebaidīties no manipulācijām un propagandas. Vienmēr tagad pašā noslēgumā es pateikšu, man ir viens slaids, ko mēs vienmēr rādam, runājot par galveniem jautājumiem, ko mēs uzdodam, jo par katru jautājumu ir jāuzdod jautājumi. Un tātad pirmais jautājums, kas ir materiāla autors un kāda ir viņa mērķi, to mēs vienmēr aicinām skatīties un analizēt, kādus līdzekļus autors izmanto, lai pievērstu un noturētu jūsu uzmanību, vai jums, vai teksts vai jebkurš saturs, ko jūs vērtējat, vai tas jūsos izraisa bailes, dusmas, aizkaitināmību. Tas vienmēr ir tāds priekšnoteikums, lai jūs saprastu, ka iespējams tā ir manipulācija. Un kādas vērtības un uzskatus pārstāv vēstījums, un kā to var interpretēt dažādi cilvēki, dažādas vecuma grupas, sociālās grupas, profesionālās grupas, un kas šajā vēstījumā ir noklusēts un nav minēts. Tā, tas būtu mans stāsts par mediju pratību bibliotekas kontekstā. Vienmēr aicinu un aicināšu šos visus jautājumus uzdot, lūgtu pievērst uzmanību arī biblioteku lietotājiem un kopienai. Un novēlu, lai mums tagad ir priekšā mediju pratīgs laiks, lai mēs tiekam galā ar to, kas ir, ar ko mums ir jātiek galā ārkārtējo situāciju un citu situāciju dēļ, un lai mēs prastu un būtu pratīgi izvairīties no manipulācijām un tendenciozas informācijas un tās izplatīšanas. Paldies!